Nu, piemēram, x stunda pienāk, ko mēs darām? Ir man soma, man kaut kur ir jāskrien. Tad diezgan bieži ir tā, ka palikt, mēģināsim, savā dzīvesvietā ir daudz drošāk un labāk nekā kaut kur ar to somu skriet. Visi strādājam ārā dārzā un pa priekšpusi ielauzās mājā un visu kaut ko paņēma. Vienu dienu skatos ugunsdzēsēju pa 5. līniju. 40 līdz 50 mums vēl nolīdz 315. Opa! Tāds logiem līmē, tāds lentes, krustus pāri un visi draudzīgi devās uz pagrabu. Skolā mums tā bija. Nu, sveicināta Ilze. Nu, sveiki, mūsu Uģi. kārtējajā raidierakstā. Kā mēs iepriekš runājām, mēs jau esam apjukuši, kurš ir pēc kārtas, bet, kārtējā. Kārtējā, jā. Tā kā mēs te bijām nedaudz visi padalījušies ārpus robežām, bijām izbraukuši apskatīties, kā dzīvo citur, kā citiem iet. Un, citās apkaimēs. Kāda temperatūra ir citur. Tā kā pēc tādas ilgākas pauzītes mēs atsākam savu nodarbi. Mhm. Nu, kas jauns tavā pusē? 6. līnijā. Kas jauns 6. līnijā? Pavasaris. Vasara. Tu gribi jau vasaru vēl augsts? Augsts ir, jā. Es ceru, ka ļoti drīz, jo jāsāk taču dārzā kaut kas darīt. Tu vēl neko nedari? Nu, es kaut ko daru siltumnīcā, bet, gribās ārā. Tik vien kā zāli 2 reizes nopļāva. Es ar vienreiz izgāju pļavā ar pļaujamo. Nē, kamēr viss iedarbina tur pēc ziemas uzrauj. Vot trimmer gan nedabūja pie dziesmas, tur kaut kas jāskatās. Tad. Nu, tu jau tagad metinātājs, tu vari visu kaut ko sametināt, ja kaut kas salūz. Jā, es vēl tagad izdomāju vēl papildināt zināšanas metināšanā. Man ir 2 aparāti, es tur mēģinu. Ar pirmiem darbiem nevar palielīties, ja, bet progress ir jūtams. Super, malacis. Nu tā, kas mums šodien tēmu sarakstā? Kas te mums ir, apkaimēs ir bijis tā? Bet, ja runājam par to pavasari, vasaru un zāles pļaušanu un gaidāmajiem gliemežiem, tos gan es vēl neesmu redzējis, tos spāņu, tie jau bija tie pagājuši, kad atceries? Traki. Spāņu man nav, man tie ar mājiņām. Nu, tagad ir tikai ar mājām. Es nezinu, vai vēl nav atbraukuši no Spānijas, vai nav pamodušies, vai pie augsts viņiem. Ja kādam ir recepti, kā viņš pagatavot, var padalīties. Nē, es tik zinu, ka bija pagājuši gadu burkā, alus burkā viņi jāštancē iekšā. Tad bija viņi. Tie spāņu? Jā. Nē, man teica pīles vajag. Tur bija speciālās vajadzēja. Tur pīles apēt tā, kā nemats. Nu, jā, bet zin kā ierobežot? Tā pļaušana laikam ir svarīga. Tikai jūs tur mauriņu kārtībā un tajā saulē viņiem tur tā kā neīpaši patīk. Bet ko darīt tajās teritorijās, kurās nav šobrīd? Gliemeži? Nē, salas savējos un iemet tur, kur nav. Saimnieki, kuros vēl neko nedara, vai arī pašvaldības īpašumos. Jāziņo. Jāziņo, kam tas ir. Ja tas ir privāti, tad ir kā ir, bet ja pašvaldība, tad var vienoties. Tad ir iemesls apzināt savus kaimiņus. Jā. Man pa laimi nav nezināmu kaimiņu apkārt. Grāvis vienīgi, bet grāvī jau tur diez vai dzīvo. Otrs variants pīles. Man varētu, man ir kur pīles. Tev ir arī tur grāvī, kur paplunčāties. Starp citu, labā ziņa ir tā, ka savā grāvī redzēju pīļu mammu un pīļu tētu un nodomāju, tad man laikam grāvī ir tīrs ūdens. Jā, es nezinu. Tas ir tā kā rādītājs, ja pīles dzīvo, tad ir tīrs ūdens. Kaut kāda tīrības pakāpe jau ir, pīles jau nedzīvos kaut kādā pircas bedrē. Ņemam vērā, ka tur tie notekūdeņi tiek novadīti. Tad tas nozīmē, ka man kanalizācijas sistēma... Kanalizācijas sistēma ļoti labi, tev, ja pīles ir ar veselu ģimeni ieperinājušās, tad tev gliemežus tu vari nesagaidīt. Ok, tad tā ir labā ziņa. Tā ir labā ziņa. Jā. Vēl kas mums bija mūsu čatiņā bija, kad
pamanās izmest miskastes maisus, pilnus ar kaut kādiem atkritumiem, izmest, kur pagadās līniju galā un vēl tā kā, bet beigās pēc čatiņā aktivizēšanās čatā tie maisi esot pazuduši. Tā kā nevajadzētu mest savus mēslus tur, kur pagadās. Un šis tomēr man atceras atmiņā, ka mēs tā arī nesatikām sarunu par atkritumiem pilsētas. Jā, netikām. Viņi arī neko nepaziņoja, varbūt vēl slimoja, es nezinu. Parasti jau normāli pasaka, reku beidzām, veseli esam gatavi runāt, bet ja nē, tad nē, ko mēs... Nē, jo būtu ļoti vērtīgi tiešām par to šķirošanu, par to saprašanu, kā, kur ko likt, kad, kur ko likt, un te patās, man liekas, tuliņās riepas varēs 10. maijā vai kaut kādā... 10. kaut kur, 10. maijā tur varēs nodot, bet tur arī interesanti. Tur bija kaut kādi veseliem jāatbilst standartiem? Tur ir... jābūt. Es nezinu, tur gandrīz jābrauc ir ar ģimenes ārsta analīzēm no Gulbi laboratorijas, lai atbilstu, vai tu esi vietējais vai neesi. Un mašīnai jābūt reģistrētai uz pilsētā, uz adresi pilsētā. Tur ir smalki, tur kurš katrs nevarēs nodot savu riepu. Un riepai arī jābūt, droši vien ir atbilstošās mašīnas riepai. Ko var vēl lietot? Nevar vecu galīgi vest tur. Es nezinu. Bet jebkurā gadījumā ir skaisti, ka var nodot tās riepas, jo man pašam ir sakrājušās ir kāda čupiņa. Tā es tur pārkrāmēju no viena stūra uz otru visu laiku. Bet var arī nodot tāpat pa naudu. Pa naudu, jā, man liekas. Es nezinu, pa kādu naudu. Cik liela nauda? Tur bija rakstīts, tur viena riepa kaut kādi atkarībā no izmēra, līdz 2 ar kapekām. Tur. Tik maz? Jā. Okay. Parasti jau, kad maina tajos servisos, tur pa kaut kādu eiro atstājumu, tad viņi paņem. Jā. Man bija 5. līnijā pirms brīvdienām, pirms atbaļināja. Man bija kaut kādas 2 nedēļas brīvs. Vienu dienu skatos ugunsdzēsēju pa 5. līniju. Izrādās vienā mājā, pie vienām mājām uzkurina ugunskuriņu. Jā. Un vīrs aiziet, deg smuki, viss tur, nelielu, maziņu tur tādu, un aiziet savās darīšanās. Labi, ka tur tāds dāmas 2 jaunietis staigāja ar suni un tā, un redz, ka vējš beigais, un tāds dzirkstels iet un aizdegās kaut kāds šķūnīts vai kas pie mājas. Labi, ka viņš laicīgi to pamanīja, un tad tur sacēlā trauksmi, un beigās ugunsdzēsēji sabrauc un apdzēs to visu. Tā kā ar to dedzināšanu arī jābūt diezgan prātīgi, jo vējš bija pamatīgs. Tad paldies, par meitenēm. Vai mūsu operators varētu apskatīties, kas tur lejā notiek mūsu studijā? Sveicināti. Ai, jums Kāgors ir? Kāgors laikam mums nav. Šodien slēgts reklāmas, mēs tikai taisam video intervijas. Tā būs pēc tam, jā? Nezinu, šodien viņš būs slēgts veikals. Jā. Jo visi aizbrauc pēc Kāgora. Normāli. Kurš? No rīta Kāgors. Tas ir veselīgi. Asins ķermenīšiem sarkanajiem vajadzīgs. Tā, kāds vēl mums bija sūdzības? Ne sūdzības, bet tādas aktualitātes. Man bija aktualitāte, ko vajadzētu pajautāt. Kā vispār es nelietoju šobrīd pagaidām, bet kādreiz jau diezgan dušīgi lietoju sabiedrisko transportu. Kā ir ar sabiedrisko transportu no līnijām uz centru, atpakaļ un kur tur? Viņš tā kā regulāri iet, neregulāri. Tur bija cilvēkiem ierosinājums paskatīties, varbūt ir kaut kādas, laika vai tur vispār iet autobusi gar skolām. Pirmā, tagad, kā viņi sauc, otrā vidusskola, pirmā vidusskola, gimnāzija un
tehnikums, vai tehniskā vidusskola, es nezinu, kā pirmo videni tādu sauc. Kaut kādi, vai ir kaut kādi ierosinājumi pa sabiedriskā transporta kustības laikiem, ātrumiem un tā tālāk? Nu, man pie mājām ir 8. Un skolu no rīta viņš iet ļoti labā laikā. Manuprāt, bez 5, 8 un uz 8:30 var paspēt. Tā kā, ja par skolniekiem ir runa. Citkārt, man liekas, tikai vienu reizi pa šiem gadiem ir bijis kaut kāda, kad ir aizbraucis pirms laika. Man nav baigās problēmas ar to. Par skolām, kāpēc man kaut kur liekas, ka bija... ka par šo laika plānošanu attiecīgi kaut kāda iestāde par to arī domā, lai tie autobusi, lai tie bērni tiek uz skolām no rīta jēgpilni. Nē, nu, ja ir kaut kādi ierosinājumi vai vēl, mums ir viens ierosinājums par tiem autobusiem, sabiedrisko transportu pa laikiem, pamatā gan dienas otrā pusē. Tā kā atpakaļ uz mājām? Jā, pēc skolas, kad kā tur var tikt. Bet varbūt ir vēl kaut kādi ierosinājumi, ko mēs varam tādu jau plašāku jautājumu klāstu sagatavot un noskaidrot. Vai tad pirmais neiet pa Dobeles šosei katru stundu? Man šķiet, ka... Bet es neesmu autobusu arī lietotāji, tāpēc tā grūti komentēt. Skolas laikā tikai tur tā pārvietojums bija ok. Es tagad zinu, ka vakaros, piemēram, man bija kādreiz mēģinājumi beidzās 11. tur ap 12. naktī, tad gāja vēl autobusu. Man šķiet, ka vairs ne. Man liekas, līdz 10. man liekas, bet tas ir jāpārliecinās. Uz līnijām, cik es zinu, man liekas... Bet labi, kurš tā vairs tagad tik vēl kaut ko dara? Nu, ir. Pilsētas vakarā, pilsēta ir tukša. Nu, jā. Jā, nu, par tiem autobusiem, ja ir kaut kādi ierosinājumi vai ieteikumi, mēs varētu apkopot tos priekšlikumus. Tādi, kas vēl Jelgavas ūdens pēc kaut kādiem darbiem, tur atstājis, betonu klučus bija, čatiņā bija atsūtīta bilde un vieta, bet tur informācija ir padota ūdenim, un tad viņi skaidros, un viņš uzreiz jau pateica, tas nav viņu, it kā tādiem materiāliem viņi nestrādā, bet mēģinās noskaidrot, un tad jau skatīsimies tālāk. Tas ir tāds aktualitātes, kas vēl, tagad priekšniec stāsti. Punkts 3. Jā, mums ir vairāk kā 200 biedri. Jā. Un mēs solījām, ka 200. biedram būs pārsteigums. Jā. Un mēs sazināsimies, un mūsu 200. biedrs līnijās ir Kaiva Saulīte. Apsveicam Kaivu. Apsveicam. Mēs ar tevi sazināsimies un pārsteigumu nogādāsim. Bet turpinot šo par biedriem, lai risināt jautājumus, ir vajadzīgi cik 300 paraksti parasti, un 300 tādi atbalstītāji, jeb mūsu gadījumā biedri, kurus mēs varētu ātri samobilizēt un kaut kāds... Jā, tas minimums mums ir vajadzīgs 300 un plus, lai mēs operatīvi varam savākt kaut kādam kolektīvai vēstulei parakstus, sagatavot kolektīvā vēstuli, iesniegt pašvaldībā, un uz šīm kolektīvām vēstulēm ir pašvaldībai jārēģē, jāizskata sēdēs un jādod kaut kāda atbilde. Tā kā tas ir tāds labs instruments, kur var risināt savus jautājumus. Tad, lai nav tā kā viens uzraksta vai kaut kāda uzraksta un atrakstās. Nē, tas nedarbojas un noteikti aicinam un reģistrējamies, jo pasākums joprojām ir bezmaksas un vairāk tas ir akcentēts uz to, lai mēs līdzdarbotos un paši pieņemtu lēmumus par savu apkaimi, lai mēs varētu risināt gan jautājumus, gan problēmas, gan veicināt kaut kādus ieteikumus un procesus un projektus. Tur ir vajadzīga mūsu paša līdzdalība. Un no biedriem
Pašiem jau tas Jā, ir. it kā jau liekas, tur man viss ir labi, man neko nevajag. Asfalts ir, gaisma ir, ūdens ir, kanalizācija ir, bet ir kaut kur pa diagonāli pāri, kaut kur, kur nav gaisma. Vai ne? Ir tāda līnija, kurā nav gaisma. Jā. Un lai to gaismu kaut kā, lai to līniju dabūtu gaismā, izceltu saulītē, tad tie paraksti ir vajadzīgi un visiem jāiet un jāpalīdz. Bet, nemaz jau tik vien par to gaismu nerunāsim. Ir arī tādas lietas, kā tik liela apkaima, mums pat nav sava sporta laukuma vai laukumiņa, kur ne tikai nav bērni. Nav sava regbija komanda. Arī nav vēl, vēl nav. Bet nav, kur arī, neteiksim, maziem bērniem, varbūt māju pagalmiņos ir kaut kādas lietas, bet arī, ja tu gribētu kādu 3x3 basketbolu uzspēlēt, es kādu volejbolu, mums nav kur. Jā. Mums nav kur. Bet mums ir ideja. Mums ir iespēja. Mums ir iespēja. Līdzdalības budžets. Jā, mums ir projekti, līdzdalības budžeta projekti, kuru mēs jau lēnām apzinām. Pēc tām aptaujas, kurā tur bija lielākā daļa, bija izteikuši vēlmi sporta aktivitātēm laukumiņu, kur basketboliņš, futboliņš, mazais volejboliņš, un esam atraduši atbilstošā budžetā tādu laukumu. Ir skice, atsūtīt, kā tas varētu izskatīties. Starp citu, paldies, no čata ieteica šo uzņēmumu, vienkārši ņēma un zvanīja un rakstīja. Es domāju, ka mēs varbūt tajā mūsu biedru čatā ieliekam to ideju. Kas tur sanāk par to naudiņu? Vizualizāciju to un redz, kā ir, un ja ir ok, tad gatavojam projektu un sniedzam iekšā. Jā, jo laiks ātri paskrien. Jo mēs jau iesniedzām vēl vienu projektu Jelgavas pilsētas biedrību tajā fondiņā, kur mūsu ideja bija pa līnijām uztaisīt līniju apļus. Jā. Līniju apļus, skriešanas, iešanas, vai nūjošanas, skriešanas, tad veselīgi dzīvesveida trasītas, dažāda garumā ar attiecīgi attālumiem, kur tu noej, lai nav jāskatās visu laiku, cik soļus nogāja telefonā. Vai arī tāda veselīga konkurence varbūt? Jā. Pasākums. Jo līdzīgs, mītavs apļi kaut kāds notiek skriešanas, pasākumu kopums, te vairākas reizes tur skrien, tur ir dažādas vecuma grupas, un mums būs līnija apļi. Yep. Es domāju, es pa līnijām tā kartē pametu, tur varētu līdz pat maratonam izvilkt. Varētu, jā. Nē, tur ir kur skriet, jā, un iet. Tā kā, tādu projektu esam iesnieguši, skatīsimies, cik lielu atbalstu saņemsim. Kāds būs tas atbalsts. Tā, ko mēs vēl varam pastāstīt? Jauku, līdzdalības budžets. Jā, mēs tad līdzdalības budžetu to ieliekam čatā, skatāmies, ja ir ok, vairums atbalsta, gatavojam un sniedzam iekšā. Iesniedzam. Tā līnija apļi. Lielā talka, tu piedalījies vai tu nebija? Nē, es arī nebiju uz vietas, es gan biju valstī, bet nebiju uz vietas pilsētā, tāpēc šoreiz izpalika. Vakarā sakopu savu dārzu. Bet nekas tāds, man liekas, viss bija forši, nekas tāds nav dzirdēts, kaut kādi ārkārtas notikumi nebija, pabraukāja pa līnijām, viss ir skaisti, zaļš, smuki, viss ir sakopts. Tā vēl ir tādi jautājums, te parādās ik pa laikam dažādas tēmas un jautājumi, kas aktualizējās, nezinu, tu te stāstīji žurka spēles, vēl visāds kaut kādi jautājumi. Varbūt ir skatītājiem, klausītājiem, ir biedriem, ir kaut kāds aktuāls lietas, kuras vajadzētu izskatīt, saprast, kā jārēģē vai kas jādara. Un, ja ir tādas lietas, mēs labprāt uzklausītu, mēģinātu atrast kaut kādus atbildīgos. Jā, speciālistus. Un kaut kādu risinājumu. Nezinu, kāds
aktuāls lietas. Tas pats sabiedriskais transports. Varbūt tur ir kaut kāds problēmas. Es nezinu, vienkārši vairāk informāciju mēs atrodam, ar ko parunāt. Nu jā, noteikti vajag iesūtīt. Pat ja liekas, ka zaļie boltiņi iet tikai līdz 6. līnijas galam, bet citās līnijās var iebraukt varbūt dziļāk, arī tā varbūt kādam ir problēma. Nevar. Tagad tu domā to skrējriteņu? Jā, jo viņš... Nē, tiem neatbrauc. Nē, bet es vienkārši stāstu par to, ka, man liekas, līdz 6. līnijai var aizbraukt un viss. Iekšā tu līdz mājai nevar aizbraukt, tad tie nalga ir jāiet kājām. Es nezinu, vai citās līnijās iekšā var iebraukt. Es par tiem skrējriteņiem nezinu, bet mašīnu nevar. Nu, to Boltu City bija. Arī nevar iebraukt? Man liekas, līdz Dambi ielai tikai var aizbraukt. Nu, re. Tad kāda jēga? Mēs kaut kā esam apdalīti. Jā. Varbūt ir interesē, mēs te mēģinājām apsardzes firmas sakomunicēt, lai pastāsta, kādas jaunākās metodes, kādas signalizācija iespējas ir mājsaimniecībās ierīkot apsardzi. Jo tagad nāk vasara. Man bija kādreiz gadījums tāds, ka visi strādājām ārā dārzā un pa priekšpusi ielauzās mājā un viņš kaut ko paņēma. Fuši. Tādi pat laiki, kad visi bija mājā, nevis tādi. Tā kā... Nē, šīs arī būtu ļoti interesants lietas pie lielās apbūves. Es domāju, man pašai tas ir interesanti. Ne, kāpēc es tikko pieslēdzu mājā citu internetu? Jo pašiem 2 gadiem, kamēr es dzīvoju līnijās, izrādās jau arī interneta tirgus ir attīstījies, un nav vairs jāmokās kaut kādiem pastiprinātājiem anteņu formātā vai šķīvi formātā, ka tu vari forši nopirkt, tā kā ir pakalpojums, kurā ir... Tev vēl bija tas modēms, kur iedzvanies, tur tev kurš tik vecs nebija. Nē, savienojās. Tik traki nebija, bet bija tāds ar antenu un šķīvis un... Tev jau kaut kāds militārais. Nē, bet... Tev Starlings bija, ja? Jā, nāsa ķēra, jā. Bet jā, tā kā arī tās lietas ļoti attīstās un ir vērts apskatīties piedāvājums Apsardz, līnijās. Jā, man ir mājās signalizācija, bet man ir vēl tā dūšīgā no krietnējiem laikiem, kad ir vadi un viss savilkts ar tiem sensoriem, bet tagad jau es saprotu, ka tas viss ir ļoti vienkāršāk, tur bezvadu un tādas lietas. Cik viņš ir uzticams, es nezinu, bet... Bet kāds varētu atnāk un praktiski izstāstīt? Jā, varbūt, ja ir interesi, dodat ziņu, mēs atradīsim kādu, kurš atnāk un pastāsta par šo apsardzes lietu. Vai arī, rakstat Jelgavas līnijas Gmail. Tā vēl viena lieta, ko es gribētu tā baigi, tā cilvēcīgi pateikt, ka šis raidieraksts ir mūsu biedrības aktuālām tēmām domāts un lai informētu biedrus, lai par jaunumiem pilsētā, apkārtnē un tā tālāk. Šis nav politisks raidījums. Politiskā nodaļiņa ir manā pārziņā, kur atsevišķi tiek ierakstīta, filmēta, bet pēdējā laikā, par cik tās vēlēšanas nāk tūmā, man tik daudz visādi zvani un jautājumi ir tāds sajūta, kā domā, ka mēs kaut kādā Latvijas televīzija esam, kur mums obligāti ir katru partiju jāicina un jārunājās ar viņiem, bet es tā neuzskatu. Es domāju, ka ja kādam ir interese ar mums parunāties, ja viņam ir ko teikt attiecībā pret apkaimes biedrībām, pret NVO sektoru vai tiem mērķiem, ar kuriem mēs strādājam, mēs varam parunāties, mums ir interesanti parunāties, bet tā, ka tagad man atsūta telefonu numuru, sazvanies, uzaicina, tā droši vien, ka neies. Mēs aicinām tikai tos cilvēkus, kuriem ir kaut kāda interese arī attiecībā pret mums. Un politiskā stūrītī būs sarunas, droši vien aicināšu
cilvēkus no mūsu biedrības, kuri kandidē pašvaldības vēlēšanās, parunāsim ar viņiem vienkopus, bet šis nav politisks raidījums. Tā kā mierīgi mēs varam satikties, izrunāt kādas aktuālas tēmas, politisko nodaļiņu līdz vēlēšanām mēs varam ierakstīt atsevišķi, bet nebūs tā, kāpēc neaicina mani, kāpēc, kad tas būs, kad šitais būs tik daudz jautājumu, es vienkārši esmu noguris. To visu komunicē bišķi savādāk nekā šobrīd tas notiek. Kāpēc mums ir reklāma, kāpēc mums ir tas, kāpēc šitais. Tas ir mūsu raidījums, mums ir viss notiek pēc plāna. Mums bija paredzēts reklāmas, un mēs vienkārši nezinājām, ka šī brīdī būs pašvaldību vēlēšanas. Zinājām, bet par to vispār nebijām tā kā rēķinājušies. Tas tā, informācijai. Vēl ko man interesanti, es biju izbraucis, sadalījies no pilsētas apkaimes un biju citā, un atbraucu atpakaļ un palasījos presi. Kāds interesants lietas, tev nāk avīzī tagad, tev vien brīdi nenāk. Vien brīdi man nenāc, bet tagad nāk, jā, tagad nāk. To mēs arī nokārtojam, vai ne? Jā. Un ja kādam nenāk, padodiet ziņas, izstāstīšu, kā to nokārt. Kas jādara, ja kādam kas jādara, jā. Jelgavas oficiālā. Jā, skatos, jau sen runāju, bet ir kaut kāda zirņu proteīna rūpnīca. Te viss tik traki lielās, tā kā, nezinu, bet visu cieņu uzņēmējiem, kuri attīst savus ražotnes Jelgavā, arī tā Evopeips, arī tur kaut ko tur paplašinās. Un tā. Bet kas man te likās baigi interesanti tajā zirņu rūpnīcā, tas vien jau smieklīgi. Zirņu rūpnīca iemūrē kapsulu. Labi, ko tajā kapsulā viņi tur liek iekšā. Bet te ir, lai nodrošinātu efektīvu un ātru komunikāciju ar apkaimes iedzīvotājiem, uzņēmums ir izveidojis e-pasta adresi. Tātad viņi bliež kaut ko ceļ, taisa, un kādam nepatīk. Tur skaļi, klusi, ja klusums kādā sev nestrādā. Viņiem ir e-pasta adresi izveidojuši, kur cilvēki raksta, un tad viņi risina tos jautājumus. Es nekur neesmu tādā celtniecības procesos redzējis, ka tā ar sabiedrību komunicē. Parasti, tā kā pie mums atbrauc pļauju grāvi, nerunā neviens. Te tāds smuki, man liekas, tas tāds baigs sirsnīgi no šiem te rūpnīcas īpašniekiem. Un kā tu domā, ir kaut kāda izlikts plakāts ar to e-pasta adresi, kad garām ejot, tu tā kā var redzēt to e-pastu? Man liekas, te ir rakstīts, jā, kad ir tajā plakātā rakstīts, bet pagaidām, man liekas, tur viss forši, jo neviena e-pasta tur vēl nav viņu saņēmuši. Okay. Bet tā kā, viss ir labi, ja neviens nav neko. Tad labi. Tā te man patika. Pilsētas svētkos pasniegs Jelgavas augstākos apbalvojumus. Feini. Un tādu savi labākie ir jāapsveic un jāapbalvo. Bet kas man baigi patika? Uz to apbalvojumu pieteikums var iesniegt domes deputāti, domes patstāvīgās komitejas un komitejas, kā tas ir? Juridiskās personas, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī iedzīvotāji iekavās pieteikumu parakstot ne mazākā 5 pilngadīgām personām. Tātad, viens domes deputāts var iesniegt, apbalvot tur to un to un to. Ja tu gribi no iedzīvotājiem, tev vajag 5. Tas nozīmē, tīri matemātiski, ka viens domes deputāts ir 5 iedzīvotāji. Kāpēc nevar viens cilvēks iesniegt? Vai arī tad domē, es nezinu. Tad ir komisijas un komitejas, kas izvērtēs pareizi. Es ceru, ka tur ir komiteja. Bet tā vienkārši viens var, tā iedzīvotāji. Kāpēc tā jāsver, ka viens tas tā iekrīt, baigi acīs. Tā, ko vēl es te baigi labi
lasīju, jā, līdzdalības budžets, to mēs gatavojam. Vēl patika. Jelgavā startē jaunais veselības veicināšanas projekts. Pirmie bezmaksas treniņi jau sākušies. Tu piedalies? Nē, diemžēl nē. Tev ļoti skaisti. Es gaidu vasaras dārsdarbs. Mana sieva piedalās. Ok, forši. Gudro vecāku skola. Topošo vecāku skolu. Es domāju, topošo vecāku skola tur ko mācā? Pirmais, pirms tu plāno kļūt par vecāku, piesakies rindā uz bērndārzu. Citādi, ja to nokavēs, tad sīkais var pabeigt universitāti un tad pienāk uz rindu uz bērndārzu. Senioru veselības dienas vēl. Bet es nezinu, kas par projektu, kurš to organizē un kā, bet projekts ilgs līdz 2029. gadam un kopējais budžets ir 434 000. Zini, es esmu dzirdējusi par šīm sporta aktivitātēm vairāk man šeit pie 4. vidusskolas sporta laukumā, bet, mums atkal nav sporta laukuma, kurā mēs varētu aicināt kādu pie mums, bet varbūt Pļaviņā var. Būs, līdz 29. gadam. Bet mums jāuzrunā, tad, lai kāds nāk arī uz šito pilsētas pusi, uz mūsējo. Turpat, lapiņu vēlāk, tālāk. Līdz 25. maijam piesaka savu ideju veselības veicināšanas ideju konkursā. Piesaka savu ideju. Bet tur tā ideja ir 300 eiro vērtībā. Ja te ir 430 000, te tu eji savu viņus 300. Ko 300 var izdarīt? Vienkārši man šie te divi, tā un te ir tik daudz, te ir veicināt labāku iedzīvotāju fizisko aktivitāti, veicināt veselību, veselīgi sabalansētu uzturu. Tur, visu ko tu pat 300 var, psihoemocionālo labklājību, uzlabot iedzīvotāju seksuālo reproduktīvo veselību. Visu, ko tu te var, bet, un konkursa kopējais budžets šogad ir 900 eiro. Cik? 900. Labi. Te ir 400, priekš cilvēkiem 900. Es tā to saprotu. Pagaid, tu runā par 1000, tad tu vienkārši par 100 runā. Pareizi. Ideju par 300. Es pat nevaru iedomāties. Reku 10. 11. maijā Jelgavnieki varēs bez maksas nodot lietotās riepas. Un 10. 11. maijā arī stādu dienas, kamēr neaizmirstam. Stādu dienu? Jā, par Jēkab laukumā. Ok. Jānāk pēc stādiņiem. Arī kur ir no eiro 90 līdz 2,70 par riepu, ja ārpus. Jā, tā kā tu teici, ap 2 eiro. Normāli, tas riepas ir jāliek tur, kur viņš jāliek un pārstrādā. Reku jau pirmie arī raksta, ka sāk deleģēšanas procesu šobrīd gan sociālajiem pakalpojumiem, bet tā kā tad iestrāde no pašvaldības, ka deleģē kaut kādām nevalstiskām organizācijām kaut kādas funkcijas jau parādās. Te gan ir sociālās, tas tā kā bīstam tur, ne bīstam, bet ļoti ietilpīgs tas. Un reku es speciāli atzīmēju. Te vienu jautājumu, tas ir speciāls 6. līnijas iedzīvotājiem. Vangaļu ceļa posmā izbūvēts apgaismojums. Tagad ber sāli uz tādas sāpīgas vietas. Vangaļu ceļā ir apgaismojums, tur neiet autobuss, bet ir apgaismojums. 21 apgaismojumu balsts un 21 energoefektīvs LED gaismeklis. Un tu saki, tur nav, cik tas ir maksājis? Par to klusē. To klusē, to jau var uzzināt. Paprast tam sijā, kas ievies, cik maksā tas. Bet vai tā nevar uzlikt tos gaismekļus, nezinu, saulenēm tur, kur bija tajā Salacgrīvā, es atceros, bija tās staps, apakšā aķītis, saulēn uzkarsē un pa tumsiņu spīd un diezgan labi strādā. Un pasties, tam te, kā viņi sauc, līdzdalības budžetam, kur ir vesela lapa ar noteikumiem. Tur diezgan
Tā jau tad ir jāsūta vispirms, pirms tu piesakies projektu. Te ir ļoti decenti, tur viss ir tā jāaiziet smalki cauri, tur nav tā kā vienkārši. Es nezinu, kā mums pagājušajā gadā tas viss sanāca. Bet par izglītības budžetu tad caur tevi tas viss. Nu jā, caur arī caur čatiņu. Reku te arī rakstējis, tā nekad nebija iedomājies, ka kaut kādi rakšanas darbi ir jāsaskaņo. Es tā labi, tas droši vien, kad roku pāri ielām kaut kur. Tas nav tā, ka es mājā gribu kaut ko pagalmā parakt, tam man jāsaskaņo. Nē, es droši vien domāju, kur ir kaut kādi. Pārakt ielas. Jā, ceļu ielas. Tā, viss kaut kas te šoreiz vairāk manu. Rekur ir skriešanas seriāls Mītavas apli. Kaut ko līdzīgu mēs varēsim savā līniju apli taisīt. BMX sacensības arī būs 10. un 11. maijā. To gan forši aiziet pastīties, jo mums jau te ir diezgan spēcīgi komanda. Čempīši BMX-ā ir izauguši. Drīz būs šis milzu skulptūras. Jā, un pilsētas svētki. Kad ir pilsētas svētki? Man šeit 30. maijs, 1. jūnijas. 30. maijā. Gājiens, jā. Pilsētas svētki, māja beigās svinēsim. Tas tā īsumā preses apskats man tā izraujot cauri. Tad ko es vēl skatījos, jā, Zemgales ziņās bija kaut kas. Zemgales ziņās ir labs raksts internetā, kur es tur abonēju, par iedzīvotāju padomēm, ka tur notiek, nenotiek un notiks. Kur ir, kur nav, citur kaut kādās pilsētās jau ir tā kā beigušās viņas likvidētas. Kur visā Latvijā ir, ja? Jā, pa visu Latviju tur tāds, jo Jelgavas novadā ļoti daudz ir tās iedzīvotāju padomas. Novadā. Jā, novadā, pilsētā, diemžēl, nav tāda aktivitāte. Bet, cerams, ka būs un viņam jābūt. Jāaktivizē cilvēku un jādibina. Man īsumā ir viss tāds lielās, kā saka, politika lielos vektoros. Man ir vēl reku novadi, pieminēja lasītajā Zemgales ziņās. Jelgavas novada pašvaldība tiesā sacenšas ar saviem iedzīvotājiem. Es domāju, pašvaldība tiesājas ar iedzīvotājiem. Kā tas var būt? Viņiem ir jāpārstāv iedzīvotāju intereses, viņi tiesājās. Tad, kam ir domāts tur tajā? Tur pa krematoriju viņi tur gadiem jau ņemās. Izdeva nepareizi tur to būvotļu. Jā, izdeva viss, bet ne, tiesājās ar saviem iedzīvotājiem. Tad tur tas jau ir tāds absurds. Augstākā pilotāža tāda, Nē, tas nav pieņemami. Tā kā, jā, tādas bēdīgas lietas notiek novadā, bet pie mums tā nav pagaidām. Atgādinām, ka mums var rakstīt, zvanīt, jautāt, ieteikt un visu kaut ko. Dalīties ar mūsu video, ar ierakstiem, šērot. Latviski jāsaka. Ņemties visādi, jā, tur idejas, kas interesē, ko mēs vēl varētu šeit uzaicināt. Skaistu, abonēt. Piesakot, sakot. Padot tālāk. Jā. Darbojamies, gaidam pavasari. Nē, bet ir jau pavasaris, gaidam vasaru. Sākam dārza darbus. Raujam pa dārziem, ja kādam, tur, piemēram, varētu, ja kādam ir zāles pļaušanas traktoriņš, varētu iznomāt man ik pa laikam. Man ar to pļāvēju, ir pusdienu vairāk. Varbūt var tā, ja kādam tur, nezinu, ir kaut kāds, starp citu, kā mums čaklās rokas. Čaklās rokas, jā. Ir kaut kāds, tā dārza frēze, nezinu, traktoriņš vēl, kaut kādas lietas. Man tagad pirmā līnijā piedāvāja cilvēks metālu. Viņam metālūžņā, man kā
amatniekam tagad jau, jā, amatniekam ir ļoti labs materiāls, kur patrenēties. Un tagad... Bet, sapcīt, tas mūsu čatiņi ir ļoti labi, jo tur skatos atkal Melnzemi un kāds kaut ko meklē, kāds kaut ko piedāvā, un ir lieliski tāda apmaiņa, enerģijas apmaiņa un lietu un pakalpojumu apmaiņa, lai procesi neieilgtu, bet ātri varētu, kā saka, vēlmes piepildīt. Esam aktīvi, darbojamies, palīdzam viens otram. Jā, droši rakstiet mums un palīdziet ar savām idejām un ieteikumiem. Augam! Tā! Nu tad šodien pie mums uz mūsu dižo mazo raidi ierakstu ir uzaicināts un piekritis atnākt ciemos Mareks Tipa, kurš ir, man te jāizlasa tagad, Jelgavas digitālā centra, pašvaldības operatīvās informācijas centra, ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris. Smalki. Tieši tā. Tev vizītkarti ļoti liela, ja, ka lai šī visu aprakstītu. Nu, Klau, mums te līnijās, tu pats esi no līnijām, mūsu arī biedrības biedrs. Un kādu laiku atpakaļ bija bibliotekā. Bija jūsu performance par civilās aizsardzības jautājumiem. Tā kā šī tēma ir šobrīd ļoti aktuāla Latvijā, tāpēc mēs gribējām tevi uzaicināt ciemos, pastāstīt, kā mums, kas ir, ko, kur, kāpēc un visus tos civilās aizsardzības jautājumus. Jo civilā aizsardzība, kā, pēc to, ko es saprotu no civilās aizsardzības, ir, ka visi uzsien marlis maskas, kuras mājās ir sagatavots, tad logiem līmē tādas lentas, krustus pāri, un visi draudzīgi devās uz pagrabu. Skolā mums tā bija. Jā, kas tagad ir? Jā, tas varbūt bija kādreiz. Jā, tad civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kuru īsteno valsts un pašvaldības iestādes, kā arī sabiedrība, lai praktiski samazinātu šos riskus un lai varētu labāk pārvarēt dažādu veidu katastrofas. Tātad gan cilvēku glābšana, gan vides glābšana un īpašumu glābšana. Tātad civila aizsardzība nav tikai tur gaidām atombumbu, bet viss plūdi, dabas kaut kādas stihijas, vētras un tādas lietas. Ja? Tieši tā. Tas man ir jaunums. Jā, es arī neko nezinu par civilo aizsardzību. Tu arī neko nezini? Nē, tiešām, jo toreiz pasākums nebija, biju aizsūtījis savus ģimenes pārstāvis, un man šķiet, ka tā atsaucība nebija baigi lielā toreiz, un šis būtu formāts, kurā mēs ļoti labi varētu pastāstīt, kā mums reaģēt līnijās un pilsētā kopumā saistībā ar dažādām, teiksim tā, nelaimēm. Labi, sāksim tad no viena gala pa civilu aizsardzību. Kas atbild? Kas ir tas, piemēram, kaut kas, nezinu, notiek tur plūdi vēl. Kur mums ko darīt? Tā tad ir dažādi līmeņi. Ir valsts līmenis, kur praktiski vada ministra prezidents, un ir, un tos procesus koordinē valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests. Un pašvaldības līmenis, kur civilās aizsardzības priekšsēdētājs un civilās aizsardzības komisija, kas lemj par šo katastrofas draudu praktiski riskiem un rīcībām, lai maksimāli varētu ātri šīs katastrofas novērst. Okay. Un, Jelgavā šos procesus koordinē Jelgavas digitālais centrs. Tātad mums ir infrastruktūra, tajā skaitā dažādi sensori, vairāk kā 20, kurus uzraugā mūsu datu operatori. Tāpat mums Jelgavā ir vairāk kā 800 novērošanas kameras, kuras
Jelgavas pašvaldības policija 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā uzrauga, lai nodrošinātu arī tādos parastos apstākļos arī cilvēku drošību iedzīvotājiem. Ok, tad jāsāk tad no vienas, piemēram, labi, kas mums varētu būt plūdi. Kas tagad vasaras sezonai varētu būt tas aktuālais ugunsgrēki, plūdi, kas vēl ir tāds? Jā, praktiski par plūdiem, tad mums ir arī meteoroloģiskās stacijas. Arī pagājušā gada jūlija būs stiprā vētra, stiprās lietavas. Tātad mums nolīja vairāk kā 315 mm. Praktiski no sākuma tiem datiem mēs negribējām ticēt, jo Kaunciema LVGMC meteoroloģiskā stacija rādīja, ka 185 mm ir nolījuši. Pēc tam, praktiski pēc šī notikuma, mēs arī atkārtoti kalibrējām, pārbaudījām, verificējām mūsu iekārtas. Un, viss liecina par to, ka mums patiešām nolīja šie 315 mm, kas ir ļoti ekstremāls lietavas. Tātad pilsētas notekūdeņu sistēma uzreiz praktiski nevar ar šo tikt galā, jo parasti pilsētas projektē lietavām, kas ir no 40 līdz 50 mm. 40 līdz 50, mums nolīdz 315. Opā, skaidrs. Labi, tagad... bet pamatā šobrīd jau visi to civila aizsardzību uztver, tos visus pasākumus uztver kā gatavošanās tai saucamai X stundai. Piemēram, X stunda pienāk, ko mēs darām? Kas apkaima līnijās tieši? Tātad praktiski, ir jāskatās, kāds ir tas apdraudējums. Vai tas ir kaut kāds militārs konflikts, tad attiecīgi ir paziņojumi, gan, piemēram, ja mums ir, piemēram, ja mums pilsētā ir elektrība un internets, tad tie ir sociālie tīkli, tās ir sirēnas, mums viņas ir 4, tas nav primārais apziņošanas veids. Un attiecīgs reģions fiziski apziņos pašvaldības policisti ar skaļruņiem. To jau mēs arī esam darījuši. Arī plūdu laikā, kad praktiski tās 4 dienas pēc plūdiem pilsētā no Lietuvas nāca mums lietus ūdeņi, kas apludināja atsevišķus ciematus. Un tad arī cilvēki tika apziņoti fiziski arī braucot uz mājām un ar skaļruņiem. Un, kad tu saki sociālajie tīkli, vai mēs meklējam Jelgavas lapu, vai ir vēl kaut kāda cita lapa, vai mēs paralēli skatāmies 112 aplikāciju, un tur būs tieši konkrēta informācija par Jelgavu. Kas ir tas, kur mēs Tātad meklējam? Ir vairāki informācijas kanāli, pieņemsim, dzirdot jau, sirēnas vai šo fizisko apziņošanu jāslēdz iekšējā radio. Tas ir ļoti būtiska lieta, lai mēs iegūtu informāciju. Un nevienmēr var katastrofu gadījumā nebūt elektrības, tāpēc ir būtiski nodrošināties ar pārnēsājumo radiostaciju, kur var ielikt baterijas, lādējās, piemēram, no saules. Ir vēl tādi varianti, kad ir griežams ar roku radio un arī attiecīgi var šo informāciju iegūt. Tāpat internetu vidē uzticams avots ir LSM LV, televīzijā Latvijas televīzija un tad arī radio, Latvijas radio. Ja kādreiz bija, saslēgt valstī līgumu ar visām radiostacijām, tagad tas loks ir sašaurināts un tieši uz Latvijas televīziju. Tur ir dažādi riski, kad viņi ir nodrošinājuši, ka viņi spēj raidīt šo informāciju. Bet šie pēdējie gadījumi arī, kur Spānijā, Portugālē un kur tur daļā Itālijas, ka pabeidzās elektrība, viņiem atslēdzās.
Es sāku pārdomāt, ka mājās kaut kādu ģeneratoriņu vajag turēt kaujas gatavībā. Lai... Tas būtu ieteicams. Tieši, kas notika Spānijā, Portugālē, daļā Francijas, mēs tieši šādam scenārijam gatavojamies uz Brelu pārslēgšanos. Tieši šajā Brelu pārslēgšanās, kad mēs atslēdzamies no Brelu tīkla, tieši mums bija ledus skulptūra festivāls. Tad mēs jau bijām nodrošinājušies, kā mēs apgaismosim ielas. Bija arī džingls ierunāts, ja, piemēram, elektrība pārtrūks, tad attiecīgi tā informācija pirmā, ko darīt pasākumu apmeklētājiem. Tad mēs arī to pasākumu varētu norganizēt arī bez elektrības, jo uz vietas bija diezgan liels skulptūra festivāls sveču gaismā. Resurss, jā, un kā arī degvielas rezervus mums arī bija ļoti liels sagatavots, lai mēs varētu darbināt. Bet tad jau mēs esam tādā nezināmā drošībā. Ja? Es nezināju, ka tik liels tās problēmas varētu būt, kam gatavojās pārslēgt. Kas tur pārslēgt? Daudz, ko mēs, mūsu iestāde dara, tas tādā ikdienā ir diezgan neredzams. Mēs izdomājam 10 sliktākos scenārijus. Ja būs tas 11, tad mēs tiem 10 būsim gatavi. Ok, labi, tagad elektrība pazūd. Te visu laiku runā, ne visu laiku, kaut kādu laiku atpakaļ, baigi aktuāli bija tā 72 stundu soma kaut kāda. Kas tas tāds ir? Viņi vajag mājā turēt, nezinu, kas tur ir milti, putrājumi, kas tur ir iekšā. Rādio, saprotams, ir pirmā lieta, kas tur ir jābūt. Nesen mums vajadzēja radioaparātu. Kuram vajadzēja radioaparātu? Kaut kam viens prasīja. Mēs, nav nevienam mājā radioaparātu. Tātad neviens īstībā nav gatavs, vai cik gatavi mēs esam? Jā, tātad par 72 stundu somu, praktiski tā pirmā komunikācija bija par šo 72 stundu somu, un cilvēki viņu nepareizi uztvēra. Ir man soma, man kaut kur ir jāskrien. Diezgan bieži ir tā, ka palikt, savā dzīvesvietā ir daudz drošāk un labāk nekā kaut kur ar to somu skriet. Un tad jau no praktiski pagājušās vasaras sāk runāt par 72 stundu noturību. Tātad tā jau vairs nav soma, bet tie ir resursi, kas ir jūsu mājās. Tātad, kāpēc tās 72? Kas tur ir tajā somā iekšā? Tātad somā būtiski, kā mēs runājam, ir radio, dokumenti, medicīnas lietas, higienas lietas, maiņas apģērbs, nauda mazos nominālos, lai, piemēram, ir iespēja iegādāties vai jau samainīties varbūt ar kādu. Praktiski tās arī ir tās būtiskākās. Ēdienu pagatavošanas ierīces, iekārtas, jā, lai mēs varētu pagatavot ēdienu, tos pašus makaronus, piemēram, uzvārīt, ūdeni uzvārīt. Un tas arī būtu būtiski arī mājās glabāt varbūt kādu turismu komplektiņu, lai būtu iespēja uzvārīt šo ūdeni. Mājas apstākļos patiešām tas ir dzeramā ūdens rezervus. Būtiska lieta ir medikamenti. Tie, kam ir dažādi recepšu medikamenti, būtiski ir diezgan bieži ir tā, ka drīkst paņemt tikai uz 3 mēnešiem. Būtiski arī ir glabāt, piemēram, šāda veida medikamentus, ja bez viņiem patiešām nav iespējams. Tāpat pretsāpju līdzekļi, pārsienamie materiāli, diegi, izolācijas lentes, jo liekas, kas ir izolācijas lente, tā ikdienā kaut ko pielikt. Magaivereni var tanku apturēt. Tieši, tur tā lieta, kad ir ļoti daudz, piemēram, apģērbs saplīst ar izolācijas lenti, apavs saplīst, aptinam ap apaviem. Jā, tāda veida ir, ja mēs tādā komfortā dzīvojam, tad iespējams kaut kādā X situācijā tas komforts praktiski tiek atņemts un ir citādāk. Jā, gan ēdiens jāgatavo, gan viss pārējais. Tev ir Vilze 72 somu gatavi, tā
kā tur bija ne Soma, bet... Man jau pietika ar to, ka vienkārši uz laiku atslēdz elektrību, jo tad visā mājā nav ne apkurs, ne... un tad tajā brīdī jau viss sāk runāt tā, laikam ir vajadzīgs šis ģenerators, nerunājot par radio. Un šīs divas lietas ir tās, ar ko es aiziešu šodien mājās, kad ir vajadzīgs radio un ģenerators, lai vispār kaut kas varētu notikt, ja tu paliec uz vietas mājās. Nu, labi, mūsu rajonā, piemēram, tur tagad baigi aktuāli visiem tās patvērtnes, ja, ir, bet mums jau katrs kaut kā pie mājām mēģina, kas jāskatās tādā ziņā. Jā, praktiski ir tā, ka uz doto mirkli ir 27 īslaicīgās uzturēšanās patvērtnes, Jelgavā. Jelgavā. Tātad 14 ir pašvaldības īpašumā un 13 ir valsts īpašumā. Tātad lielākoties tie objekti ir skolas, pirmskolas izglītības iestādes, praktiski arī dažādi cokolstāvi šāda veida objektiem. Un tad, attiecīgi, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests atbilstoši vadlīnijām viņas ir novērtējis un devis atzinumu. Tur daļai atbilst vai neatbilst. Tātad tie, kas neatbilst, tie gāja nost, jo kopā apsakot bija vairāk kā 50 objekti. Un pašlaik uz doto mirkli ir 27. Jā. Mēs vēl paplašinām tīklu, runājot ar dažādiem uzņēmējiem. Es arī tikos ar māju vecākajiem no Jelgavas nekustamajiem īpašumiem. Arī par to, ka nepieciešams izvākt daudzdzīvokļu ēkās pagrabus. Praktiski tas ir pirmais solis, kas ir nepieciešams veikt. Un tad jau attiecīgi iet uz to, kad mēs šo tīklu paplašinām. Jo ideālā variantā būtu šo tīklu izvietot praktiski 300 metri ir patvērtne no patvērtnes. Ja diezgan bieži ir, piemēram, no Ukrainas piemēra, kad tiek meklēts patvērtnes, tajā laikā arī cilvēki, iet bojā meklējot, patvērtnes. Tāpēc nevienmēr vajag skriet, piemēram, skriet uz patvērtnēm. Tāpat ir, ja jūs atrodaties savā mājā, arī paliekat šajā mājā, ievērojot šo divu sienu principu. Tātad aiz manis ir divas sienas, nav stiklotas, nav iespēja, ka no tā trieciena viļņa kaut kādas šķembas varēs mani satraumēt. Tā kā to var ievērot un tādā veidā. Divas sienas, ja? Un tādā, praktiski mēs esam aiz divām sienām. Un vēlams tuvāk pie zemes, nevis trešā stāvā. Jā, protams, tas ir praktiski pirmais stāvs un izvairīties no augstākiem stāviem. Ja mēs esam ārpus, pilsētas apstākļos un nav tūmā pieejama patvērtne, arī meklēt kādā, mūra ēkā patvērumu, tajā pašā laikā arī ievērojot šo divu sienu principu. Ja mēs esam ārpus kaut kur, kādā lauku reģionā, piemēram, ir kaut kāda pazeminājuma, kaut kāds grāvis, tas attiecīgi arī var pasargāt no šīm šķembām. Ir daudz dažādu risinājumu, bet jebkurā gadījumā, pazemē, būs drošāk, varēs izvairīties, no tām šķembām, jo tādu tieši trāpījumu, tas nav, tieši trāpījumu praktiski, kur ēka var izturēt, jā. Man radās jautājums, tad līnijās mums ir vai nav kāda patvērtne? Pašās līnijās patvērtņu nav, vairāk ir uz pilsētas puses, tātad pirmskolas izglītības iestādes, Aspazijas 18 un Ganības 66, attiecīgi, kur ir arī izvietots šīs patvērtnes zīmes, tātad viņas ir izvietotas visā pilsētā, lai jau iedzīvotāji sāktu pierast, redzēt, apskatīties, kur viņas ir. Es tieši gribēju jautāt, tīsēsim tagad ielas un kaut kas notiek, uz kuru pusi? Tātad ir pieejama arī karte, Jelgava LV, ir labajā pusē sadaļa rīcībai krīzes situācijā, un tur ir ne tikai patvērtņu informācija, bet tur arī daudz dažādu bukleti no Sargs LV, arī kā
tieši arī tie bukleti, kā rīkoties dažādos apdraudējumos. Kā arī Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests plāno šajā 112 aplikācijā arī ievietot atsevišķu sadaļu, kur ir redzams šīs patvertņu vietas. Bet tas būtu forši, ka tu uzreiz atver to aplikāciju un to lokāciju kaut kādu tuvāko tev norāda. Tieši tā. Lai tev nav jādomā, plānos, kur tu ej. Bet tad man radās vēl viena lieta, ka mums taču ir līnijās daudz dzīvokļu mājas, un mums noteikti vajadzētu izskatīt šo variantu par šiem pagrabiem, par ko tu runāji. Es nezinu, kā jūs tur to varat formēt, bet šī ir tā vienīgā iespēja, man liekas, līnijās šobrīd. Praktiski ir 2 varianti, kā daudz dzīvokļu ēku iedzīvotājiem, ēku vecākajiem rīkoties. Ir viens variants, ir tāds, ka... Zvanīt Marekam. Jā, tieši tā. Sazināties ar mani vai rakstīt, ca@jelgava.lv. Tad tur mēs atbildam uz visiem cilvēks aizsardzības jautājumiem. Piemēram, es veicu kopā ar būvvaldi apsakojumu, un tad mēs dodam to vērtējumu, vai viņi atbilst vai daļai atbilst, ko nepieciešams uzlabot. Tad, ja mēs viņu apsakojam, tad iedzīvotājiem jāsaprot tas, ka tai jābūt publiskai patvērtnē, kur var ne tikai ēku iedzīvotāji patvērties, bet arī cilvēki no malas. Un otrs variants ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapā ir atrodams patvērtņu vadlīnijas, pēc kurām cilvēki, iedzīvotāji var iziet cauri, nekā tur sarežģīt tāda nav, un saprast, vai tā kā mums der, vai nedara. Un praktiski uz savu iniciatīvu izveidot savu... Tas ir ugunsdzēsības, jā? Jā, vogd.gov.lv. Tad ir šīs patvērtņu vadlīnijas. Man jau bija sarežģīti. Tur ir šitais, tur ir tas. Jā, labāk būtu tā 112, viena vieta, kur viss... Tur būs publicēts šis saraksts ar... Es atceros, bija kaut kādu laiku atpakaļ, bija, nezinu, kaut kā speciāli, kaut kur jāpieslēdzās, kaut kas jādod, lai tev tādā, krīzes gadījumos aktuāla informācija pienāk vai uz telefonu vai kur. Tas ir kaut kas, tur speciāli bija, kaut kā jāpiereģistrējās. Jā, tātad Jelgavas valstspilsētā ir agrīnā apziņošana. Mēs, drīkstam sūtīt šos brīdinājumus tikai tiem cilvēkiem, kas ir pieteikušies. Nav tāda iespēja, mums sūtīt visiem. Tātad pieteikties arī var karte.jelgava.lv, agrīnā apziņošana. Varbūt rediģējot šo video, tad varbūt varētu uzlikt, lai vieglāk saprotams. Un tur ir iespēja katram iedzīvotājiem reģistrēt 2 savus īpašumus. Tātad valstī arī, kā tiek runāts, jūlijā būs šūnu apraides sistēma. Tas ir valstisks agrīnās apziņošanas instruments. Un viņi ļoti labi strādās kopā ar mūsu šo sistēmu. Piemēram, jūs aizbraucat ceļojumā, būsiet Vācijā, Spānijā. Un, ja jūsu īpašumam draud kaut kādas briesmas, attiecīgi mēs izsūtam jums īziņas formā, var arī pieteikties uz zvanu vai e-pastā saņemt šo ziņojumu, un jūs saņemat informāciju. Pieņemsim šūnu apraidē, ja jūs neatradīsieties tajā apdraudējuma zonā, jūs šo signālu nesaņemsiet. Jā. Mums ir SMS apziņošana, zvans vai e-pasts. Šūnu apraides sistēma atšķiras ar to, ka tiek sūtīts uz ierīci šis paziņojums. Un jums būs izslēgta skaņa telefona, viņš tāpatās dos skaņu un dos šo brīdinājumu un par rīcību, kā nepieciešams rīkoties šajā brīdī. Tas ir labi. Tas ir, jā, ilgi gaidam šo risinājumu. Tagad var kaut kā tur pieteikties, ja to gan es pieteikšos. Jā. Tas ir vēlams pieteikties, un tad patiešām šīs abas sistēmas strādās ļoti labi kopā apdraudējuma gadījumā. Skaidrs, labi, tur ir informācija, tur ugunsdzēsējiem, tad ir Jelgava LV, maliņā tur ir bukleti, tad mums pašiem radioaparāts un ģeneratori,
Kā vēl mēs kā apkaimes tādā apkaimē, komūna vēl, kā mēs vēl, kaut kāda ir nepieciešama vai lielāka sadarbība vēl ar tādu dienestu? Praktiski tas, kas vēl ļoti, pieņemsim, papildinātu civilās aizsardzības sistēmu Jelgavā, ir brīvprātīgie. Tātad mēs arī esam runājuši ar vairākām biedrībām, kā arī aicinām, piemēram, ir vēlme, aicinām pieteikties brīvprātīgos, arī mums sadarbība ar sabiedrisko centru, un tad, rakstot arī viņiem e-pastā, var pieteikties, un šī informācija tiks apkopot. Tur arī kas ir sabiedriskais centrs? Tagad? Tā ir Jelgavas pašvaldības iestāde, kas arī apvieno tā, precīzi adresi nepateikšu, kur viņi atrodas. Man liekas, ka tas ir tas, jā. Jā, tā tad sadarbība ar sabiedrisko centru par to brīvprātīgo iesaisti. Un, piemēram, man ir C kategorijas tiesības. Es protu sniegt pirmo palīdzību, varu ēdienu izdalīt, piemēram, tāda veidā brīvprātīgie cilvēki. Un tad jau praktiski mēs jau varam iesaistīt notikumos, krīžu tajā reaģēšanā, un tas arī atvieglotu, jebkurā gadījumā cilvēku resursus ir ļoti, ļoti būtisks. Te arī jāpiesakās tajā, tur ir jāraksta viņiem. Jā, tur arī ir e-pasts sc@sc.jelgava.lv. Ko viņš var atcerēties? Tad parādīsim ekrānā, un tas ir kanāls, kur var pieteikties. Praktiski tas ir tādā sākuma stadijā, jo tāpat arī plūdos, arī ar sabiedriskā centra palīdzību mēs piesaistījām Jelgavas valsts ģimnāzijai palīdzību par pagraba mēbeļu un iekārtu iznešanu ārā, lai varētu žāvēt visu šo pagrabu. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs resurs. Tur mēs jau ar Ilzi piesakamies, ja? Jā, droši vien, jā. Bet, Klau, es tagad izskatu arī mūsu jautājums. Mēs aprunājamies par dažādām situācijām, bet ja notiek kaut kāda tāda situācija, ka ir jāevakuējas, vai ir kaut kā ķīmiski tur noplūdi, kā notiek evakuācija? Jā, tātad ir atsevišķi evakuācijas punkti, kas ir noteikti. Viņi ir noslapanoti, viņi nav civilās aizsardzības plānā. Mēs šos punktus atklāsim tikai tad, kad būs nepieciešamība. Praktiski nesniedzot šo informāciju ienaidniekam, piemēram, vai tā. Var ieskicēt, ka, piemēram, tie punkti ir izvietoti kas ir ārpus pilsētas, kas ir pilsētas centrā. Tāds loģisks sadalījums. Praktiski katra situācija nav iespējams izmodelēt, un tāpēc šos punktus mēs arī pēc saviem ieskatiem varam mainīt, lai būtu labāk un efektīvāk. Mums ir ļoti labs resurss, ir autobusu parks. Tātad tas nav ārpakalpojums, tas ir pašvaldības kopējais resurss, kuru mēs arī ļoti ātri varam iesaistīt, lai veiktu cilvēku evakuāciju. Tajā pašā laikā, ja tas ir militārs apdraudējums, tad mēs paredzam, ka 20–25% evakuēsies ar saviem transportiem. Bet kā mēs zinām, lekšu mašīnā, kā es zinu, kur pus braukt, kur uz Itāliju? Bet tagad... Par maršrutiem praktiski šos evakuācijas maršrutus noteiks Nacionālajie bruņotie spēki. Tad maģistrālē... Tas jau nevar paredzēt, kur puses. Jā, jo maģistrālē... Bet kur es to varu uzzināt? Tas būs arī šajos arī, kad šūna apraide būs viennozīmīgi, bet arī, ja mums ir elektrība un internets, tad sociālos tīklos. Radio.
Un tad arī tāpat tiks dažādā, tāpat arī radio, un tiks izplatīta, pieņemsim, šī informācija par šo evakuēšanos. Tas radioaparāts man tā baigi tagad pa galu maisās, jāiet uz veikaliņu un jānopērk. Jā, patiešām, tas nav FM viļņos vai tajos? FM viļņos, jā, un Latvijas radio. Bet tur jau var izslēgt elektrību tornim un ar savu radioaparātu. Viņi ir nodrošinājušies jau, ka viņi varēs raidīt. Tā kā, tas ir arī šis gadījums Portugālē un Spānijā. Arī vietējie iedzīvotāji teica, ka praktiski vienīgais tas komunikācijas avots palika radio. Un tas ir ļoti būtiski. Jo sakari arī, viņi kādu laiku ir un būs. Bet, ja tas ir ilgstošs pārtraukums, tad var būt arī problēmas ar sakariem. Tas jāņem vērā un ir ļoti būtiski būt informētam, kas notiek. Jo tikko mums nav informācijas, sākās dezinformācija, sākās runāšana. Panika. Vienam ar otru jau kaut kādu nepatiesu ziņu izplatīšanu, kas ir ļoti, ļoti liels drauds. Un tāpēc tā komunikācija ir ļoti būtiska. Jā, jo tikko ir nezināšana, sākās kaut kāds bailes, un tad jau viss pārējais, kas no tā izriet. Tikko iešāvās prātā, mēs daudz runājam par cilvēkiem, bet taču Ukrainas gadījumā dzīvnieki arī tos, taču par tiem var noteikti jāpadomā šādās situācijās. Jā, par patvērtnēm, pieņemsim patvērtnē, nav atsevišķa vieta, kur izvietot dzīvnieks, tas ir vairāk drošības apsvērumu dēļ, citiem, tie, kas patverās, ir alerģijas, un tajā pašā laikā, kā zinām, ir jaunajā gadā salūts, un dzīvnieki bēg, un tieši tādu apsvērumu dēļ, kad praktiski bez dzīvniekiem. Vai arī ir atsevišķa vieta, kur nolikt viņus, bet cilvēku dzīvību šajā gadījumā liekam priekšu, un lai maksimāli liels cilvēku skaits varētu patvērties šajās patvērtnēs. Šeit katram pašam saimniekam ir jāpadomā, kā to dzīvnieku gan pārvest, lai situācija varētu tā kā... Man tagad baigi daudz tādu skaidrību. Vajag rāģiņu, ģeneratoru. Kaut ko uzēst, drēbes. Tur mājaslapas. Magaivereni, kāds tur teica. Magaivereni. Mājaslapa, tur ir tie bukleti, tad ir jāpiereģistrējās tur tajā mobilajā un jāpiesakās brīvprātīgos sabiedriskā centrā. Joprojām 112, lūdzu, visiem vajag, jā? Patiešām tas ir ļoti būtiska aplikācija 112, tikko tur arī ir dažādi brīdinājumi. Tā ir atsevišķa aplikācija? Tā ir aplikācija 112, jā. Jā, jo tur ir dažāda informācija, drošības padomi, arī, kad laikapstākļi, ir dzeltenie brīdinājumi, piemēram, oranžie sarkanie, arī viņi tiek nosūtīti uz mūsu viedierīcēm. Kā vēl būtiski ir, kas pilsētu vidē mums ir informatīvie afišu dēļ ar LED lentām. Attiecīgi tur arī būs informācija, ja tā būs kaut kāda krīze, tad tā informācija arī tur būs. Cik mums varētu viens tāds turnīts ar to LED dēlu vajadzētu pasūtīt līnijās pie veikala vai vēl kaut kur? Mums tāda nav? Nē, zinu, tur, kad ir afiši tie stabi, bet augšā tā forša tur gan ir tā temperatūra, gan pasākumi. Jā, ikdienā praktiski tur ir pasākumi, hokeja spēles, dažādi vēl tur. Jā, tā kā... Bet cik kā tu svarīga informācija varētu laist? Tie brīvprātīgie, ja tur piesakās, kaut kādu viņus var, zināt, piemēram, es gribētu zināt, cik no 5. līnijas tur vēl ir brīvprātīgie, Es domāju, ka šo informāciju var apkopot, vai mūsu līniju grupās arī šo informāciju, kad var pieteikties, jo praktiski ir nepieciešama tā brīvprātīgo profilēšana, lai saprastu. Jo ir, piemēram, kāds, kas varbūt kaut kādu fizisku smagu darbu nevar veikt uz doto mirkli, piemēram, mums smilšu maisus vajag logiem likt, piemēram, priekšā. Un ir daudz dažādi, kā mēs zinām, arī
pēc līniju čata ir daudz dažādu cilvēku, kas mums līnijās dzīvo, un būtu forši, jā, ka katrs ar savām zināšanām, pieredzi var iesaistīties šajos procesos. Katrā ziņā līnijās mums ir diezgan tā, kā saka, nospīdējis, jo mums ir pašiem savs inženieris civilās aizsardzības, kuru, ja kas var uzreiz pat taisno komunicēt, nav tur caur 15 mājaslapām. Tas ir pluss baigais, tad mums ir tie brīvprātīgie tā jānoliek apmēram, lai mēs zinām, viens otru zina, ka tur, piemēram, ir tad mēs ejam pie Ilzes zupu, viņu var izdalīt. Jā, jo tas jau arī var būt kā vesela biedrība, piemēram, piekrīt, tā konceptuāli, ka mēs labprāt iesaistītos, un jūs kā koordinātori, piemēram, biedrībai. Tas loģiski, jā. Jā, jo prasās tos, kāds, kas apkopo, profilē, tāpēc ir šī pieteikšanās ar prasmēm, kā valsts līmenī arī top jau šis risinājums, un kā tas ļoti palīdz. Arī pašiem tad ir iekšēji drošāka skaidrība, lielāka un sapratne, kas ir. Un, ja klausās mūsu no citām apkaimēm, arī droši mobilizējamies, lai mobilizējas cilvēki ar idejām, ar mājas pagrabiem, ar privātmāju pagrabiem, arī ar visām šīm. Kurš tad cits mūs pasargās, ja ne paši? Jā, kāpēc ir par šīm 72 stundām? Kāpēc 72 stundas? Praktiski tas ir tas laiks, kad pašvaldība spēja atjaunot savus cietušos resursus, infrastruktūru. Un jau mūsu tas uzdevums ir maksimāli ātri atgriezt iedzīvotājiem normālu dzīvi. Un tajā pašā laikā izmitinot, arī plūdu gadījumā mēs vedām arī dzeramo ūdeni cilvēkiem, kas negribēja evakuēties. Zini, kur dabūt dzeramu ūdeni? 25 litrus katram cilvēkam. Šo stāstu es zinu, jā. Mēs tā vēl neesam uzzinājuši, bet labi. Jā, jo, piemēram, militārā apdraudējuma gadījumā arī ir šie dažādie resursi, pretmobilitātes resursi, dzeramā ūdens resursi, un tas viss ir apkopots, gatavs, lai, pieņemsim, mēs viņu kaut kādā krīzes situācijā iesaistītu. Man ir skaidrs, tev ir skaidrs. Vēl viens kutelīgs dabas jautājums, jo Jelgavā es jau dzīvoju diezgan, un vienmēr ir tāds jautājums, mums ir ļoti milzīgi dzelzceļu tīkls, un te ir liela tas. Un šad tur stāv ļoti bīstams lietas tajā dzelzceļa stacijā. Tur kāds koordinē, viņi tur skatās. Jā, tas arī, mums civilās aizsardzības komisijā arī ir speciālists pārstāvs no Latvijas dzelzceļa. Tā kā, jā, tā ir bīstamība Jelgavā. Tāpat tiek izspēlētas dažādas mācības, arī nesen, tagad praktiski Rudenī arī bija tieši ķīmiskās noplūdes stācijā. Jā, tā ir bīstamība, bet tā kā drošības standarti ir, protams, koordinē. Jo drošības standarti ir augsti un tādas par laimi, tādas lielas dzelzceļa katastrofas pēdējā laikā nav bijušas. Jā, jo tranzītā iet caur Jelgavu dažādas kravas. Tāpat arī piestāja kaut kādu laiku. Patīkami ir tas, kad tā kā tu teici, tā neredzamā daļa, kad kāds par to visu koordinē, kontrolē un kaut kas notiek, tas, ko mēs nezinām. Kad ja pienāks tas iksiņš, tad nebūs tā, ka, kur man zābaki un kur kas un kur jāskrien. Tā kā pa mums rūpējās, bet tad ir jāliek tāds savs kaut kāds arī pienesums, jāreģistrējās, jāpiesakās un kaut kā, lai tā gatavība būtu daudz lielāka. Vēl vēlētos vērst uzmanību, ka Jelgavas vēstnesī jau vairāk kā pusgadu katru izlaidumu ir par civilu aizsardzību sleja. Jā, un tas ir, jo praktiski mūsu tas sauklis ir zinošs jelgavnieks, pasargāts jelgavnieks. Un
Tāpēc mēs katru Jelgavas vēstnešu numuru ir, pieņemsim, par aktualitātēm dažādām, pieņemsim, par patvērtēm, par plūdiem, kā rīkoties, jo praktiski, kā iepriekš arī minēja, tā nezināšana rada bailes, un tad sākās jau tāda nekoordinēta darbība un rīcības no iedzīvotājiem. Un tāpēc ir būtiski patiešām pašiem cilvēkiem arī painteresēties maksimāli pa visiem informācijas kanāliem, kas tagad mums ir pieejami. Mēs mēģinām apmācīt, tāpat arī klātienes dažādas tikšanās, kā Miezītes bibliotēkā tikšanās ar senioru biedrību, uzņēmēju dienas, mehatrons, drošības dienas, kas šeit pat Hercoga laukumā bija. Uzņemam pie sevis Sarmas ielā 4, uzņemam dažādas grupas, arī jauniešus un bērnus, arī pastāstot kopumā par Jelgavas digitālo centru un pašvaldības operatīvās informācijas centru. Praktiski tas darbs ir nepārtraukts, gan speciālisti regulāri apmācās dažādās apmācībās un semināros un pieredzes apmaiņās, gan savas prasmes citos veidos pilnveido. Un tas tāds... Kā bērniem skolās vairs nav, tā kā mums bija kādreiz. Tagad praktiski ir augstākās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs ir noteikts, ka civilās aizsardzības priekšmetam ir jābūt, un tad arī tiek stāstīts par civilās aizsardzības sistēmu kopumā, lai būtu tas priekšstats, kas ir tā civilā aizsardzība. Tie saucamie vami. Pēdējais tāds jautājums. Tie saucamie vami, jā? Kas ir vami? Vami, jā, tos sauc par vamiem. Kas ir vami? Tā kā mācība programma. Jā. Vēl pēdējais jautājums. Piemēram, es redzu grāvī, iet ūdens plūdi vēl, kaut kas ātri jārēģē, kur es poicam zvanam? Tātad zvanam, poicam 8787, tātad, kā mums līnijās diezgan bieži ir dzīvnieki izbēg, un tad liekas tikai dzīvnieki. Vai ir ikdiena? Nē, tikai, praktiski par daudz plašāku klāstu jūs droši varat zvanīt 8787. Tātad, ir kaut kādas avārijas. Ir iela apgaismojums, saplīs, vai dažādi kaut kādi, akas vākas vaļā, kaut kādi, kas var radīt kaut kādu bīstamību. Praktiski jebkuru šāda veida informāciju var piezvanīt, var arī anonīmi šajā Jelgavas kartē, karte.jelgava.lv arī ziņot, un tieši tādā pašā kārtībā datoperators saņem šo ziņu un pēc piekritības nosūta kā iestādē, kas to atrisinās, kā arī pēc tam to, vai ir izdarīts vai nav izdarīts, un ja nav iespējams uz doto mirkli, piemēram, izdarīt, tad arī kāpēc. Tā kā visu šo informāciju 8787 un tālūk. Tu lieliski tev ir jautājumi vēl? Nē, principā man patīk tava ziņa, ko tu nes, ka informācija ir pieejama, jūs strādājat, bet tagad ir arī daļa atbildības no iedzīvotājiem, no cilvēkiem, ka mums arī ir jābūt līdz darbīgiem, līdz atbildīgiem un pašiem arī jāpaskatās. Pašiem arī par sevi jāparūpējas, par kaimiņu jāparūpējas. Ka mums pašiem arī kaut kas jādara, ka mēs nevaram tikai gaidīt. Jo resursi ir, viss ir sagatavots, viss būs labi, bet mums jādarbojas komandā. Jā, jo tā ir viss iestāde, kopdarbs valstī, pašvaldībai un sabiedrībai. Tas ir ļoti būtiski atcerēties, kad ir labāk palīdzēt nekā stāvēt malā un skatīties uz kaut kādām nepilnībām. Super. Ko teiksim, paldies tev. Paldies. Bija tiešām izzinoši un viela pārdomām, un kur radioaparāts var nopirkt. Jā. Paldies tev. Paldies. Paldies.